pirms filmas, pirms piedzīvojuma mums ir lekcija, tas ir kino lektorijas, mums ir arī jāizglītojas. Lekciju sniegs kino režisors un Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītājs Jānis Kutlīņš. Paldies! Viss jāsāk. Es biju nolēmis te apakšā, sēdu un skatos, nepārāk patīk, tā varbūt bišķi vieglāk ir arī runāt un Arnim vieglāk filmēt, jo, cik es saprotu, šis notikums tiek dokumentēts un līdz ar to tur var tūplāns dabūt. Nu jā, es atkārtošu to, ko Dācis teica, man milzīgs prieks, ka tik ļoti daudz skatītāji ir atnākuši uz šo filmu, ka interese par šo filmu ir ļoti liela, un es neesmu pārliecināts, vai vispār Latvijā ir šī filma izrādīta. Un, ja tā ir, tad tas ir tāds... Ir? Jā, man ir zinātāji. Bet, jebkurā gadījumā šis ir ārkārtīgi interesants, unikāls darbs. Tāda filma pasaulē nav. Es pilnīgi droši zinu, ka vismaz tādā līmenī ar tādu kulta sekotāju loku milzīgu. Jūs droši vien visi ziniet, ka šī filma nav nogājusi no kinoteātru ekrāniem jau 47 gadus. Tiek nemitīgi izrādīta visā pasaulē, ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Katra izrādīšanas reize ir ļoti interesanti. Es nezinu, vai šoreiz arī būs līdziedēšana un runāšana ar skatu, ar aktieriem un jautājumu uzdošanu, bet, katrā ziņā tā ir tāda ļoti populāra prakse šīs filmas izrādīšanas laikā. Par šīs filmas tā nozīmīguma liecina kaut vai tas, ka jūs jau zināt, ka 20th Century Fox pirms dažiem gadiem iegādājās Disney kompānija, un viņi izņēma no apgrozības visas 20th Century Fox filmas, cerībā straumēt eventuāli, bet arī tās netiek pat straumētas. Un šī bija vienīgā filma, ko viņi atstāja tādā pilnīgi brīvā izplatīšanā, izņēmuma gadījums. Es domāju, ka par šo filmu ir jārunā no tādām divām perspektīvām, kā tāda sociāla un kulturāla fenomenu, un tad arī varbūt jāpieskarās nedaudz kinematogrāfiskām kvalitātēm. Es sevišķi neiedziļināšos tieši tajos sociālos un kulturālos aspektos, par to ir uzrakstīts vairākas grāmatas ar ļoti dažādām interpretācijām, un tie, protams, ka ņemot vērā šis filmas tādu ikonogrāfisko struktūru, kas balstās uz kino mantojumu lielā mērā, un tur ir iespējama tādi gandrīz vai mitoloģiska interpretācija. Bet, labi, es sākšu varbūt tā nedaudz kronoloģiski par šīs filmas tapšanu, un šajā gadījumā noteikti nozīmīgākā figūra, pateicoties šī cilvēka aktivitātēm, šī filma arī dzima, ir Richards Ritts O'Briens, filmas scenārija, mūzikas, dziesmu tekstu un autors un arī aktieris šajā filmā. Jūs viņu atpazīsiet kā aizdomīgo kupraini, kurš ielaiž filmas galvenos varoņus stilī, gandrīz pašā filmas sākumā. Protams, filmas laikā viņš piedzīvo transformāciju, bet tas jau cits stāsts, neprasa tā par notikumiem filmā. Richards O'Briens ir ļoti interesants cilvēks, kurš varētu teikt ir dzīvojis divās mūsu planētas puslodēs, un kaut kādā veidā tāda interpretācija arī iespējama, ka tieši šis kaut kāds tāds attālums no pasaules, kur lielie notikumi norisinās. Protams, viņš 10 gadus dzīvoja Jaunzēlandē.
un milzīgā mīlestība uz kino ir lielā mērā izveidojuši viņa tādu teiksim, skatījumu uz pasaules notikumiem. Šī mīlestība uz kino, šī mežonīgā cinefīlija ir, protams, šīs tāds absolūti caurvijošs un galvenais elements, par ko būtu vērts runāt šīs filmas sakarā. Es atceros, ka es neesmu liels šīs filmas fans, es mēģinājis vairākas reizes to iemīlēt. 90. gadu sākumā, kad es to redzēju, tad pilnīgi skaidrs, ka man nebija pietiekoši daudz zināšanu attiecībā uz visām referencēm, alūzijām, ka šajā filmā ir pārēm. Un līdz ar to tās man paslīdēja garām, bez tam tajā laikā es pilnīgi absolūti neinteresējos par žānru kino un uzskatīju, tas ir tāds pop pasaules, pamatstraumas pasaules kaut kāda sastāvdaļa. Šī filma nelika man pārskatīt savu skatījumu. Man izdevās noskatīties šo filmu tādā performatīvā režīmā. Pirmo reizi skatījos uz VHS kasetes. Un tad jau es sapratu, kādā sajūtu šīs filmas šarmu, lai arī man nebija tāda sajūta, ka man vajadzētu aktīvi iesaistīties šajā līdziedāšanā un līdzdejošanā, līdzdarbošanās procesā. Savukārt tagad, noskatoties šo filmu, man ļoti daudzas lietas, kas man bija paslīdējušas garām, kaut kādā veidā kļuva daudz skaidrākas. Un varētu pat teikt, es vismaz sev atšifrēju šīs filmas panākumu noslēpumu. Par to nedaudz vēlāk. Es novirzījos nedaudz no tēmas, runājot par šo filmu, bet man liekas, atgriežoties pie Richarda O'Briena, svarīgi pieminēt, ka šo filmu viņš uzrakstīja, scenāriju uzrakstīja tādā bezdarbības periodā, kad viņam kā aktierim bija ļoti maz darba. Tad, kad viņš bija uzrakstījis šīs, es atvainojos, sākumā tāpat nebija paredzēta kā filma, jo viņš darbojās vairākos mūziklos Anglijā un strādāja kopā ar režisoru Džimu Šarmanu, gan Mati, gan arī Jēzus Kristus superstars. Superzvaigzne, būtu latviski pareizi teikt. Un tad, kad viņš piedāvāja šo materiālu Džimam Šarmanam, tad Džims Šarmans ar lielāko prieku nolēma izveidot tādu eksperimentālu teātra uzvedumu, izmantojot Rica O'Briena sarakstītās dziesmas un ietērpjot to atbilstošā vizuālā veidolā ar ļoti neparastiem kostīmiem. Par kostīmiem runājot, jau mēs esam pieskārušies, tas ir vēl viens ļoti nozīmīgs elements, ko noteikti vajadzētu pieminēt. Kostīmu mākslinieks šajā filmā bija Sue Blaine, un ir bieži tiek pieminēts tas, ka viņas tērpi ir lielā mērā ietekmējuši gan panku kultūru, gan arī ļoti lielu iespēju atstājuši arī uz kvīru subkultūru noteikti, tieši tērpu dizains. Bet jāsaka, ka tie neradās uz līdzenas vietas un savukārt tur nav noliedzams, ka lielu iespēju uz tērpiem atstāja tā saucamais glamūra roks, kas Anglijā bija visai populārs 70. gadu sākumā. Miks Džegers,
gan arī Davids Bovijs ar savām ekstravagantajām izpausmēm. Un katrā ziņā šajā filmā var ieraudzīt ļoti, ļoti daudz ietekmes arī no viņu daļradas. Tad tā ir tāda ļoti interesanta kombinācija šī filma. No vienas puses milzīgs daudzums tādu haotisku, es varētu teikt, intuitīvu iespaidu no Richarda O'Briena kino pieredzes. Ja mēs mēģināsim uzskaitīt kādus žanriskos elementus šajā filmā, mēs varētu ieraudzīt, ka būs milzīgs daudzums. Filma sākās tā kā tāds pieaugšanas stāsts, šķietam nevainīgs, tad tā pārtop kaut ko līdzīgu šausmu filmēt. Tur parādās, protams, arī ļoti izteikti mūzikli elementi. Tur ir pat arī tādas slasheru filmu elementi. Tad pilnīgi negaidīti tā pārvēršas arī par nezināmu lidojošu objektu filmu ar ceļotājiem no citām planētām. Katrā ziņā tas milzīgais rosols, ar ko skatītājiem nākas saskarties, ir tiešām ārkārtīgi biezs, bet es teiktu arī neatšifrējams. Tas ir, kas tas ir. Un būtībā atslēga šīs filmas skatīšanās pieredze lielā mērā ir izteikta filmas titros, kad mēs redzam dziedošu muti ar ļoti, ļoti daudzām atsaucēm uz ļoti dažādām filmām, aktieriem, arī aktieriem varoņu vārdiem, kurus mēs vēl neesam iepazinuši, bet kurus mēs iepazīsim šajā filmā. Tas milzīgs mistrums. Un domājot par šo filmu, man vienmēr licies, ka dadaisti tiešām apskaustu šo darbu, ja viņi varētu, teiksim, no 20. gadiem pārcelties uz 70. gadiem tieši ar tādu savu tīru ideisku manifestu, tad viņi ļoti, ļoti novērtētu šīs filmas dadaistiskos elementus tādā ļoti, ļoti tīrā formā. Un tas ir baigi interesanti, jo man vienmēr licies, ka tie darbi, kas tiek pieminēti kā tādi, un dadaistiem nav daudz darbi, kas tiek uzskatīti par kinodarbu, kurus varētu uzskatīt par dadaistu. Darbiem parasti tiek pieminēti, protams, Renē Klēra Lantrakt un Hans Richtera brokastu, kā bija spoki pirms brokastiem, tā laikam bija latviešu tulkojums. Tad runājot par šīm divām manas pieminētajām filmām, tur tomēr ir kaut kas tāds nedadaistisks, kaut kas tāds, kas ietver sevi plašāku interpretāciju. Bet, manuprāt, šajā filmā šī filma ar savu ikonogrāfisko, tādu izteikti postmoderno kvalitāti, kur viss ir samests kopā, kur skatītāji nemitīgi sagaida visnegaidītākie sižeta pagriezieni, kas nekādā ziņā nav psiholoģiski motivēti, bet gan drīzāk atgādina sapņu estētiku. Un šeit veidojās kaut kāda saikne arī ar seriālismu, ja ir vēlme to tā interpretēt. Tad šis darbs katrā ziņā ir ļoti jaudīgs tieši tādā, no tādas perspektīvas analizējot. Noteikti jāpiemina arī režisors Džims Šarmans, kurš, kā jau minēju, ļoti aktīvi darbojās teātrī. Viņš pats nāk no Austrālijas, bet profesionālās gaitas viņu diezgan ātri aizved uz Angliju, kur viņš, kā jau minēju, iestudēja vairākus mūziklus.
Jāsaka, ka šī filma ir, manuprāt, ļoti labi režisēta un ka viņam ir izdevies pārnest ļoti veiksmīgi mūzikla, enerģiju un visus tos muzikālos numurus un estētiku uz ekrānu. Bet noteikti jāpiemina, ka Džims Šermans tomēr ir un paliek vairāk teātra režisors. Lai gan dažus gadus vēlāk, 81. gadā, es nezinu, varbūt daži kāds no jums ir redzējis vai ne, bet bija mēģinājums izveidot kaut ko līdzīgu sīkvelam šai filmai, kas saucās Šoka terapija, tad ar ļoti, ļoti nosacītu tādu saikni ar Rokija horora šausmu šovu, bet bez oriģinālajiem aktieriem, kas, protams, bija ļoti liels mīnus šai filmai, un līdz ar to tā bija galīgi nesasniedz tos panākumus, ko eventuāli sasniedza Rokija horora šausmu. Par panākumiem runājot, šī filma ir visai neparasta, bet nebūtu nevienīgā, kuras kases panākums kaldināja fenomens, ko kino vēsturnieki mēdz dēvēt par pusnakts kinoteātru bumu Ņujorkā 70. gados. Un šī filma ir viens no tiem klasiskākajiem piemēriem, kas tiek minēts, kad pateicoties skatītāju savstarpējai saziņai, ko angliski sauc par word of mouth, un tā teikt, filmas kvalitāšu ieteikšanai savu loku cilvēkiem, šī filma iegūta to, ko mūsdienās varētu saukt par kulta statusu. Citas filmas, kuras līdzīgā veidā iegūta ļoti plašu skatītāju interesi un arī tieši pateikties šim pusnakts kinoteātru, tieši pusnakts kinoteātru, jo seanses sākās pusnaktī, Ņujorkā sākumā tas bija Veverlīta teātrī, pēc tam arī dažos citos teātros, kad izrādījās, ka šī formula strādā tīri labi, un Ņujorkā ir daudz interesantu, vēsu cilvēku, kas labprāt apskatās kaut ko tādu, ko nepiedāvā pamatstraumas kinoteātri. Citas filmas noteikti, es domāju, ka daudz no jums redzējuši El Topo. Principā visas, gan arī Džona Waters filmas sāk savu karjeru pusnakts kinoteātrī. Arī tāda filma, kas tagad jau, var teikt, ir salīdzinoši lieliem burtiem ierakstīta kino vēsturē, kā Halla Ashbija, Harolds un Moda. Arī šī filma bija, tā teikt, neveiksme, ka tika izrādīta daudzos kinoteātros vienlaicīgi, bet ieguva tā saucamo kulta statusu tieši pateicoties šim pusnakts kinoteātrim. Bet Rokija horora šausmas ir atšķirīgs, protams, jo ar to tas vien neaprobežojās, izveidojās kaut kas līdzīgs tādam aktīvu pielūdzēju pulciņam, un jūs jau visi zināt, ar ko tas beidzās, ar dziedāšanu līdzi, ar ļoti, ļoti daudziem dažādām izrādīšanām šīs filmas visdažādākajās formās, bet tās nav vienmēr vienādi. Mēdz būt arī izrādes, kur filma netiek izrādīta, tad tiek dažreiz ir izrādes, kad šovs notiek uz skatuves un filma tiek projicēta, vai arī filma tiek projicēta uz ekrānu, un tikai skatītāju zālē esošie dalībnieki piedalās šajā interaktīvajā šovā.
Ko noteikti vērts pieminēt ir? Es nedaudz pieminēju pašu filmas sākumu. Tur ir tāda ļoti interesanta triviāla detaļa, kas kaut kādā veidā jau pasvītro arī kaut kādu tādu filmas androgīno kvalitāti, proti lūpas, kas dzied slavenot dziesmu science fiction double feature. Tā ir Rizzo Brajana balss un Patricijas Kvīnas, kura filmā atveido viņu māsu Magentu lūpas. Tad ļoti tāda interesanta kompozīcija. Pēc tam Patricijas galva tika piestiprināta pie tāda dēļa, lai fokus nemainītos, un līdz ar to viņa bija tādā nedaudz ierobežotā veidā. Vēl, ko es gribēju noteikti pieminēt, ka, un tas noteikti ir tāds papildus elements, ka šai filmai piedod arī papildus šārmu, ka ne tikai saturiski, jā, šeit var saskatīt ļoti daudzas dažādas saturiski var saskatīt ļoti daudz dažādas atsauces uz daudzām filmām, bet arī pats filmēšanas process ir lielā mērā saistīts ar tieši šo žanra filmu vēsturi, proti lokāciju filmēšana, šī mansija, šī pils, tās ainas, kas tika filmētas dabā, tika filmētas Mansijā, kur ļoti bieži tika filmētas arī Hammerfilmu filmas. Un Hammerfilms, es domāju, ka starp jums ir daudzi cinefili, es noteikti zinu, tas ir tāds ļoti nozīmīga britu filmu ražošanas kompānija, kas teorētiski pat eksistē arī tagad. Tas nosaukums kā ir saglabājies, bet īsti sakara tomēr Hammerfilms nav, kas sākot no 60 gadiem izveidoja ļoti daudz ārkārtīgi kvalitatīvas, atmosfēriskas šausmu filmas, kuras noteikti ir izturējušas laika pārbaudījumu. Bieži vien ar Pīteru Kušingu un Kristoferu Lī galvenajā lomā. Tā es pamazām ar tādiem līkločiem esmu daudz maz pārskrējis pāri šai filmai, bet es noteikti gribētu pieminēt vēl divus cilvēkus. Viens, kas ir obligāti nepieciešamība šajā kontekstā, protams, ir Tims Karijs, galvenās lomas atveidotājs, kurš to jau darīja arī uz skatuves, pirms vēl šī filma tika pārvērsta kustīgajos attēlos, tajā pašā Džima Šarmana Londonas gājienā pa Londonas teātriem, uz dažādām skatuvēm, pakāpeniski tur izveidojās tāda diezgan varētu teikt, šī produkcija ieguva ar vien lielāku popularitāti un pārcēlās uz vien lielākām un nozīmīgākām skatuvēm. Un Tima Karija tēlājums, protams, ir ārkārtīgi jaudīgs. Es jau pieminēju atsauces uz Davidu Boviju, Miku Džegeru un, teiksim, glamroka eksploziju 70. gadu sākumā, droši vien kā pieminēt arī
garīgi gliteri, bet viņš tāds nepārāk. Viņš cietumā, man liekas. Tā, es nedaudz par garīgi gliteri iedomāju. Esmu pazaudēju to pavadienu. Bet, katrā ziņā Tima Karija performance neapšaubām padara šo filmu par mākslas darbu. Ārkārtīgi karizmātiska, ārkārtīgi jaudīga. Un es domāju, ka visi, kas šo filmu ir redzējuši, agri vai vēlu, kļūst par Tima Karija aktieru spēles faniem. Tims Karijs, protams, arī ir tāds kulta aktieris, un katru viņa parādīšanās, viņš arī bijis arī tādās lielās Holivudas filmās, diezgan nepārāk lielās lomās, ir, manuprāt, tāds aktieru spēles notikums. Otrs cilvēks, ko es noteikti gribētu pieminēt, ir Peters Sušickis. Peters Sušickis ir šīs filmas operators, un viņu noteikti varētu nosaukt par tādu tā laika britu jaunā kino operatoru zvaigznes. Katrā ziņā, ja paskatās uz viņa filmogrāfiju, tad redzēt, ka viņa izvēles attiecībā uz projektiem. Un viena filma, kas man sevišķi liekas interesanti, ko es rekomendēju cinefiliem noskatīties, ir Charlie Bubbles, ko viņš ir filmējis. Tā ir vienīgā filma, ko režisējis Alberts Finnijs. Ārkārtīgi interesants darbs. Runājot par Peteru Sušicki, tad mēs atkal varam atgriezties uz to, ko es minēju sākumā par savu pirmo pieredzi, skatoties šo filmu. Man likās, ka ārkārtīgi eklektiski, tā ir tāds, arī vizuāli tāds milzīgs rosals. Bet laika gaitā es esmu sapratis, ka tas ir absolūti apzināts Petera Sušicka lēmums. Un šeit mēs varam runāt, kad stils saplūst ar saturu, ka tā ir tāda apzināta izvēle. Tas nav tāds, nemākulīgs, eklektisks operatora rokraksts, kā es māku taisa malu, bet gan apzināta izvēle. Un par to var visai viegli pārliecināties, ja paskatās uz viņa filmogrāfiju, kur ir gan milzīgas filmas. Viņš ir bijis operators gan Zvaigžņu karu otrajai sērijai. Tas ir tā kā 5. chronoloģiski. Tie, kas Zvaigžņu karas ir saprot, kāds ir. Teiksim, otrā filma, kas chronoloģiski parādījās 80. gadā, bija Impērijas sniedz atbildes iecim. Viņš bija tur operators. Bet pēc tam viņš galvenokārt ir pazīstams ar to, ka viņš ir strādājis ar Cronenbergu. Un katrā ziņā tie, kas ir Cronenberga daļradas cienītāji, noteikti ir ievērojuši tādu vizuālo izsmalcinātību viņa darbos, un tas neapšaubām ir Petera Sušicka nopelns. Tā, man liekas, esmu nobrīmējis diezgan ilgi, un es domāju, ka jūs drīzāk gribētu filmu skatīties, nekā klausīties vēl kaut kādas tādas salīdzinošas mazsvarīgas. Paldies? Jā. Un tāpēc es likšu punktu. Ceru, ka būs ārkārtīgi nopietna līdziedāšana, līdzdarbošanās, un ka šī filma atstās pozitīvu iespēju uz jums visiem. Paldies!